Ventspilnieki, kuri lieto centralizētu ūdens apgādes sistēmu, bieži vien neaizdomājas, no kurienes ūdens rodas un kā tas nokļūst krānā. Ūdens apgādes uzņēmumā Ūdek rūpējas par 11 dziļurbumiem. Ūdens apgādes stacija atrodas Oksilā. Vienā no šādām stacijām šajās dienās notika sūkņu nomaiņa. Mēs sekojam līdz visiem saviem objektiem attiecībā uz elektroenerģijas patēriņiem, un mēs bijām ievērojuši, ka pēdējā laikā mums, strauji pieaudzis elektroenerģijas patēriņš Oksila urbumos attiecībā pret pacelto ūdens daudzumu, ko mēs varam pacelt no urbumā. Un tad faktiski veicot šo urbumu analīzi, mēs konstatējam, ka mums ir situācija, kad atsevišķi ūdens urbumi viņi ir nolietojušies un būtu nepieciešams uzsākt viņu nomaiņu. Lai nomainītu sūkni, bija nepieciešams demontēt sūkņu māju un ar krāna palīdzību pacelt sūkni no 40 metru dziļuma. Urbuma dziļums ir 60 metru. Pēc tam speciālisti atvienoja veco sūkni un pievienoja jauno, kas ražots Itālijā. Te var salīdzinoši redzēt, tātad šis mums ir vecais sūknis, šeit ir blakus stāv nolikts jauns sūknis. Sūknis pats sver apmēram 200 kg. 200? Jā, paša sūkņa masa ir kaut kur pie 200 kg, un viņa jauda ir 20 kW. Šobrīd mēs savienosim kabeļus, uzstādājam vienlaicīgi arī līmeņa devējs, kas stāv iekšā sūknī, un tad kļuvējam kopā un liksim atpakaļ. Paralēli sūkņu nomaiņas procesam tika skalots arī caurulis. Redzēt, ir jau sūknis mums ir izcelts ārā, un vienlaicīgi ar sūkņu izcelšanu mēs arī veicam urbumu profilaktiskos darbus. Tātad šajā brīdī mums notiek urbumu skalošana, tātad urbumu tīrīšana, atbrīvots no rūsas nosēdumiem. Šobrīd viņš jau ir saduļķots, jo faktiski viņš ceļā nāk ārā ūdens, viņš ir jau speciāli iekārt, tiek spiests iekšā gaiss, un tas ūdens tiek speciāli uzduļķots, lai viņš varētu viņu iztīrīt. Būtībā tā ikdienā, protams, tas paceltais ūdens ir tīrāks. Viņš nav tāds, ka viņš šobrīd izskatās. Būtībā tur tiek tīrīt nosēdumi no ūdens caurulēm, no paša urbuma. Viņš tiek skalots, teiksim tā. Visi 11 dziļurbumi ir izvietoti netālu viens no otra, tomēr tos nekad nelieto vienlaikus. Daļa ir rezervē. Pagājušajā gadā ūdens apgādes uzņēmums no dziļurbuma ieguva ap 2 miljoniem kubikmetru ūdens. Ikdienā uz pilsētu mēs padodam apmēram kaut no 5 līdz 6 tūkstoši kubikmetru ūdens diennaktī. Tad mums tā rezerve ir pietiekoši liela. Mēs varam padot arī vairāk stipri, 2 līdz 3 reizes vairāk. Bet šobrīd ir tā, ka mēs strādājam būtībā pa pāriem. Ja mums ir 11 urbumi, tad ikdienā mums strādā apmēram 5 līdz urbumi, bet arī ne visas slodzi. No dziļurbuma ūdens pa maģistrālu ūdensvadu nonāk attīrīšanas stacijā, kur to attīra no dzelzs piemaisījumiem. Un tikai pēc tam ūdeni saņem abonenti. Pazemes ūdens kvalitāte ir augsta, tāpēc apstrāde nepieciešama vien, lai samazinātu dzelzs un mangāna pieaugumus. Atcerās vēl senākos laikos, mums tātad pilsētu ūdens nāca arī no Puzes ezera. Tad pēc tam tika ierīkot ūdensgūta, Oksils, kur bija 24 urbumi, kadreiz 70. gados, pēc tam jau 2004. gadā mēs veicam rekonstrukciju, un tad mēs atstājam tikai 11 urbumus. Uzņēmumā regulāri notiek ūdens analīzes. Ar rezultātiem var iepazīties Ūdeks mājaslapā. Savulaik pilsētā tika konstatētas ūdens noplūdes, bet pēc daudzu gadu modernizācijas ūdensvadu pilsētā ir sakārtot par Eiropas Savienības projektu naudu. Un noplūdes ir samazinājušās par 10%. Šāda situācija esot normas robežās. Pasaules prakse rāda, ka būtībā, ja ir šādi tik maz šie ūdens zudumi, tad vairāk jau nav nozīmes arī tur ļoti intensīvi, veikt kaut kāds izpētes darbs, modelēt situācijas, lai saprastu, kur šis ūdens pazūd, jo, ieguldījumi ir pārāk lieli, lai panāktu efektivitāti. Šogad nomainīja vienu dziļurbumu sūkni, bet nākošgad tiks veikts analīzes citiem sūkņiem, lai saprastu, kas vēl jāmaina, lai sistēma strādātu efektīvāk.